Labrīt! Šajā svētdienas rītā raidījums Pie rīta kafijas jūs aicina nelielā ceļojumā uz Bauskas novadu. Paceļosim pa interesantākajām vietām, uzzināsim, kur varam izdevīgi iepirkties un arī iestiprināties mūsu ceļojuma laikā. Un, ja gadījusies kāda ķibele, varam arī salabot zobus. Izrādās, ka zobārsti arī var būt mobīli. Bauskā mutes veselības centrs darbojas no 1996. gada. Šo gadu laikā centrs audzis gan darba vietu, gan speciālistu skaita ziņā. Centrā strādā 7 zobārsti un 2 zobu higiēnisti. Pašreiz darbojas 4 kabineti. Slimnīcas ielā 4 ir 3 darba vietas. Pacientiem tiek piedāvāti zobārstniecības, zobu higiēnas, periodontologa un protezēšanas maksas pakalpojumi pieaugušajiem un valsts apmaksāti zobārstniecības un zobu higiēnista pakalpojumi bērniem līdz 18 gadu vecumam. Pacientu pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Liels darbs veikts Bauskas pilsētas skolu zobārstniecības kabinetu iekārtošanā. Uzstādīta mūsdienīga zobārstniecības aparatūra, kabineti aprīkot ar jaunām mēbelēm. Bauskas 1. vidusskolā 1 darba vieta, Bauskas 2. vidusskolā 1 darba vieta un Bauskas pilsētas pamatskolā 1 darba vieta. Kopējais bērnu skaits šajās skolās 1753. Speciālisti izmanto jaunākos materiālus un sniedz pakalpojumus atbilstoši noteiktajām higienas un sterilizācijas noteikumu prasībām. Visas MVC darba vietas ir certificētas. Bauskas pilsētas organizētajiem bērniem iespējams zobārsta un zobu higiēnista pakalpojums saņemt uz vietas, skolās. Tas atvieglo bērnu nokļūšanu pie speciālista bez iepriekšēja pieraksta. Uzsākot mācības skolā, bērnu vecāki izpilda anketas, kurās norāda, kādus pakalpojumus ļauj veikt. Ar Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atbalstu un vecāku atļauju zobārstniecības pakalpojumus saņem arī šo iestāžu audzēkņi. No 2007. gada Sijā Zemgales mutes veselības centrs veic mutes veselības saglabāšanas un pieejamības izvērtēšanas organizatoriski metodisko darbu visā Zemgalē. Tiek sastādīts grafiks un plānoti izbraukumi mobīlajam zobārstniecības autobusam uz lauku teritoriju skolām, kur nav pieejami zobārstniecības pakalpojumi. No 2008. gada mobīlais zobārstniecības autobus Zemgalē apkalpojas gandrīz 50 izglītības iestādes. MVC darbinieki daudz darījuši, lai nodrošinātu skolēniem kvalitatīvus profilaktiskos un ārstniecības pakalpojumus. Savukārt no vecākiem tiek gaidīta sapratne un atbalsts, lai bērniem zobārsts būtu nevis biedrs, bet draugs. Veiksmīgi sadarbojoties, varēsim priecāties par bērnu veselu un skaistu smaidu.